Давай, Kari, aiziet, Kari! Karam, bravo! Mēsēri, skaties, Arno, reku brauc, skaties! Zem rokām redzam aizgurēju rātūsi tā, ka tur parādās motocikla apakšā redzam bet izskatās Teslas elektromotocikli. Šeit mums būs klusākā sacensība. Jā, elektromotocīnēji. Tēmas, ko risinājumu saviem braucam rīkiem. Tagad tālajā galā 180 grādu pagrieziens. Paslēdz divas lielās ķerši nav redzami. Fināls uzreiz, tagad arī ir fināls minīgi. Tātad kreisajā pusē mums ir Aldis Zingers, labajā pusē Mārtiņš Bulka, starts ir iedots ļoti veikli atgriezt. Mārtiņš Bulka savu motociklu ākārt un tur Tur ir pretām Mārtiņš Bulka pētīgi piesaka centīšu tīklām jau uzreiz
Spēlē Džeks, ko mēs saucam par Ingaru. Viņš kārtībā apskatās atpakaļ, iepriekš paskatās, cik ir alkohola, un aiz tālāk. Viss kārtībā, Viņi vienkārši pienāk pie malas. Nepatīkšanās Ingaras. Cita puse arī aiziet, starts iedots. Otrais brauciens izšķirošais nokrīt no motocikla. Ieskaitē, ļoti sastāv
Mēs esam gatavi. Kreisajā pusē Tonija Lūca un labajā pusē Kristaps Ķīlis. 2020. gadā Montreal čempions sevi vēl pietiekami norūdīt. Disciplīnā, līdz ar to tas ir loģiski, ka mēs vēl uzreiz un nodzies Muksakons, kurš šoreiz ir Aleks Nosakā un Ķīlis būs tikai iesilst pēc šīs cīņas, jo Kristaps Ķīlis stāsies pretī vietēji Mainiem un Kristaps Ķīlis tikpat superīgs viesis ir šeit Romiņā. Skatīsimies, iespējams pēdējais brauciens šodien šeit Spīds Rielā, iespējams būs vajadzīgs vēl viens trešais. Uzraujās gaisā un piedalījās Kristapam Ķīlim, citādā grieziens šoreiz nekāds veikušās. Sūnās mērķis uz pēdējā malā un dojās. Kristaps Nu, ko mēs sveiksim visus, es aicināšu iekšā visus uzvarētājus, kamēr mēs šeit visi esam iekšā šeit. Aplausi Arno, tāpat arī junioru uzvarētājus. Haralds Zingers, aplausi Haraldam Zingeram. Un proklāses uzvarētājs Kristaps Ķīlis. Kristap, mainām tevi! Kristap, nāc šurp, mēs gribam redzēt tevi sejā un bez motocikla jāri visu nolauz to dubļu sargu.
Es nezinu, par ko man, ja es būtu tā braucis, es te toķis dzīves nestāvētu. Nu, ko, pro klase mums ir, un tagad pati galvenā klase, senču klase. Sagatavojam savas balsis, rokas, enerģiju, un tas ir neviens cits kā senču senci šajā gadā Kaspārs Vērnieks! No MT Racing Team un kausi arī visiem braucējiem tiek pasniegti. Jūs esat malači tik tiešām, nu tāda cīņa, tādas emocijas. Kas? Nu, kaut ko tādu Landes upes krasti nav pieredzējuši kopš Vikīga uzbrukumiem, es domāju, Grobiņā. Te mums bija kārtīga motoballe, kārtīgs rock'n'rolls. Nu, mums vēl ir fotogrāfijas.